Sveicināts manā YouTube kanālā. Parunāšu par 5 lietām, kuras tu vari integrēt savā ikdienā, lai padarītu savu muzikālo procesu interesantāku un efektīvāku. Tad pirmā rekomendācija man būtu pamēģini paspēlēt ģitāru brīvi bez jebkādiem mērķiem un ekspektācijām. Ja jau tu kādu laiku apgūsi ģitāru, tad noteikti ir uzdevumi, pie kuriem tu darbojies, un tā ir ļoti laba lieta, ka tu to dari, bet neaizmirst arī veltīt laiku, lai vienkārši brīvi paspēlētu kaut kādas idejas, kas tev ienāk prātā, bez metronoma, bez backing trackiem, bez kaut kādas video filmēšanas vai ierakstu veidošanas, bez tur baigās efektu pedāļu, tā kā kruķīšanas un tā tālāk, tad vienkārši brīvi paņem ģitāru un paspēlēt bez jebkāda spiediena. Tad otrais padoms, ko es tev vēlētos šajā video iedot, ir pamēģini sakontaktēt ar citiem mūziķiem. Vienalga, kādā veidā tu to dari, vai tev uz kādiem jam sessioniem, tā ir tā lieta, kas tev patīk. Starp citu, tas nav obligāti visam jādara. Ja tu jūties tā, ka tu vēlēsies socializēties, ka notiek jam session, tā ir opcija, ko tu vari apsvērt. Ja tev ir kādi draugi, ar kuriem varbūt agrāk spēlēja grupā, bērnībā, vai varbūt vidusskolā vai kaut kas tāds, pamēģini ar viņiem sakontaktēt. Varbūt sāc apmeklēt nodarbības, ir arī nodarbības, kuras, piemēram, nenotiek 1-1, kuras, piemēram, grupu nodarbības, tad arī tur iepazīsies ar interesantiem cilvēkiem. Varbūt aiziet uz kaut kādiem koncertiem, jā. Tad doma ir vienkārši pamēģināt šim te procesam atrast arī sociālu dimensiju, jo tas nav, starp citu, nekāds noslēgums arī pedagoģijas zinātnē, ka ļoti svarīgs komponents savam progresam ir arī šī sociālā dimensija. Ne tikai tavas tehniskās iemaņas, kognitīvo, intelektuālo vai vēl kaut kādu spēju pilnveid, bet arī tīri izveidot sociālu vidi, kas tevi iedvesmo. Jo sociāla vidi, kas tev vienkārši ceļ uz augšu un iedvesmo ar citiem cilvēkiem, kas arī ir ieinteresēti mūzikas apguvē, tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Trešais padoms, kuras tev rekomendētu, kas arī neprasa lielu piepūli, bet ja tu to ieliksi iekšā savā ikdienā, tas noteikti nesīs rezultātus, ir klausīties daudz augstas kvalitātes mūziku. Un, kad es saku augstas kvalitātes mūziku, tas ir, protams, diskutējums jautājums un tā, bet man rekomendācija būtu klausīties mūziku ar augstu harmonisko un ritmisko saturu. Ja tev vēl nav līdz galam skaidrs, ko no ģitāras var izlunāt ārā, ko vispār mūzikā mēs esam jau spējuši pa šiem visiem gadsimtiem radīt un tā tālāk, tad pavisam noteikti tev ir ļoti daudz jaunas lietas, kuras tu varētu atklāt. Savukārt, ja tu jau klausies mūziku un tev liekas, ka tu esi ļoti daudz interesants lietas atklājis, tad vēl viena rekomendācija, ko es pie šīs varu pieminēt klāt, ir pamēģini uzdot sev jautājumu, vai tu klausies kaut ko tādu, ko tu zini, ka neviens cits apkārt esošais tev neklausās. Un tas ir ļoti labs doma eksperiments, pie kur tu vari pieturēties, lai pārliecinātos, vai tu konstanti atklāji kaut kādas jaunas muzikālās teritorijas. Un arī kāda no interesantām, harmonisku vai ritmisku bagātām mūzikām tev sākumā neliekas pārāk interesanta. Esi ar atvērtu prātu un atvērtām ausīm un dod iespēju šīm te muzikālajām dimensijām atrast savu ceļu līdz tevi. Jo varbūt tu esi visu laiku pieredzis klausīties kaut kādu pop mūziku vai tikai rock mūziku vai kaut kas tāds, un ja tu sāc klausīties džeza mūziku vai klasisko mūziku, tev sākumā vienkārši liekas, kas tas tāds ir. Es atvērts, pamēģinu tu veltīt kaut kādu laiku un pasties, kas notiks vispār, ja tu pamēģinās to darīt, piemēram, 1 gadu no vietas. Un 4. un 5. lieta, ko es tev rekomendētu, ir, es viņas apsavienošu vienā pozīcijā, jo viņas ir principā saistītas ar cilvēku atbalstīšanu, kas ir pamēģina atbalstīt vietējos mūziķus un arī vietējos mūzikas veikalus. Un tev varbūt, ja tu pats jau arī apgūst mūziku, varbūt nodarbojies ar mūzikas atceres mūziku, tu varbūt jau zini, ka tā ir, teiksim, tā ļoti plaša tēma un ļoti daudz cilvēku to dara. Un mums arī Latvijā ir daudz dažādo žanros mūziķi, kas to turpina darīt, un tu būsi pārsteigts īstenībā, cik daudz tu viņiem uzlabot šo te, ne tikai garstāvokli, bet arī vispārējo šo te pieredzi, ja tu vienkārši vienā vai citā veidā atrodi iespēju, kā viņus atbalstīt, vai tas ir ejot uz viņu koncertiem, vai arī varbūt viņiem ir kaut kāds, produkts, ko viņi tirgo vai kaut kas tāds, merčs tā saucamais, tad tā ir ļoti laba lieta, ko tu vari darīt. Un tas pats attiecās īstenībā arī uz šo te pozīciju, ko es minēju, kas ir atbalstīt arī vietējos mūzikas veikals, jo mēs jau zinām mūsdienās, mums ļoti daudz nesaukšu viens piemērs, šie te internacionālai veikali, kas ir gigantiski lieli, viņi var konkurēt ļoti
gan cenu ziņā, gan sortimentu ziņā un tā tālāk. Un ļoti svarīgi ir, protams, neaizmirst, ka arī šeit pat Latvijā ir cilvēki, kuri uzņēmušies atbildību un risku konkurēt ar šiem lielajiem internetu veikaliem un tā tālāk. Un tas ir, tie ir ekonomiski, tas ir skaidrs, ka šiem vietējiem veikaliem ir liela konkurence ar šiem lielajiem internetu veikaliem, internacionālajiem un tā. Un tas, ko tu vari darīt, ir vienkārši viņus atbalstīt. Kā tu to dari? Ļoti vienkārši. Tev kaut kas ir aktuāls, ko tu gribētu. Vai tas ir kāds ģitāras pastiprinātājs, efektu pedāļi, varbūt kāda jauna ģitāra, audio ieraksta aprīkojums, tā tālāk, tā joprojām. Vienkārši pēc viņu no vietējiem pārdevējiem. Tieši tik vienkārši. Un tāpēc ceru, ka šīs lietas tev likās aktuālas un ceru arī, ka es tev iedvesmoju aizdomāties par kaut kādām jaunām lietām, kuras tu varētu integrēt savā ikdienā. Un, protams, ja tev ir interesi apgūt ģitāru spēli vai arī uzrakstīt man sociālajos tīklos. Tā.